Tehniskajā universitātes slimnīcā. Lūdzu. Jā, labdien! Es savu uzrunu biju domājusi sākt tādu skaidrojumu, pieņemot, ka jums tādu būtu jautājums, kāpēc gan pacientu pieredzes daļas vadītāji tagad runās par darbinieku labsajūtu. Bet tad notika pirmā sesija, kur Džensons un Vita to ļoti gari izstāstīja, un tas, ko viņi izstāstīja, es biju vēlējusies iekļaut savā ievadā kādās 30 sekundēs, bet paldies par to, ka jūs tik gari un plaši pastāstījāt, cik darbinieks ir svarīgs. Un es ikdienā domāju par pacientu, mēs esam bērnu slimnīca, domāju par pacientu tuviniekiem, par viņu brāļiem un māsām, par vecmāmiņām, auklītēm un pārējiem, par to, kā viņiem palīdzēt justies pie mums droši, kā viņiem saņemt saprotamu informāciju, kā viņiem mazināt sāpes un bailes, kā mums uzbūvēt skaistas ēkas, lai viņi justos pēc iespējas drošāk, pēc iespējas kā mājās, pēc iespējas mazāk kā slimnīcā, kur viss ir bailīgs. Bet mēs varam darīt jebko. Bet, ja mēs nebūsim parūpējušies par mūsu darbinieku, tad tam visam būs kaut kāda jēga, bet viņa būs stipri mazāka nekā tad, ja darbinieks zinās, kāpēc viņš šeit strādā, ja viņam būs iespēja realizēt savu profesionālo potenciālu, ja viņš zinās, kur vērsties, kad viņam ir grūti, ja viņš zinās, ka viņam drīkst būt grūti, jo mums nav jābūt robotiem, kas spēj visu izturēt. Un tikai tad, kad šis darbinieks justies labi, atbalstīts, profesionāli piepildīts, tad mūsu pacienti varēs justies labi. Tāpēc pacientu pieredze sākās ar darbinieku. Un lai man arī Džensons piedod, bet es arī laikam to apli mainītu un liktu vidū to darbinieku. Un beigās, jā, tas izspiežās tālāk uz visu pārējo sabiedrību. Bet ko tad darīt, lai darbinieks justos labi un justos atbalstīt? Es nesaku, ka mūsu visi darbinieki peld rozā mākonī un jūtas nepārtraukti šausmīgi labi, bet mēs par to domājam. Un par kaut ko domāt var dažādos veidos. Mēs varam pateikt, jā, mums ir svarīgs darbinieks, mums ir svarīgs pacients, mēs tur kaut kādas aptaujas viņiem iedodam, un tad mēs savācam datus noliekam kaudzītē, un viss kārtībā, darbiņš padarīts. Bet tas visticamāk nestrādās un būs ļoti formāli, tāpēc ļoti svarīgi, kad gan darbinieku, gan pacientu pieredzi iestrādāt mūsu dokumentos. Un iestrādāt dokumentos tādā līmenī, kurā mēs pasakām, mums ir svarīgi, kā jūtas mūsu darbinieks, mums ir svarīgi, lai viņš ir profesionāli piepildīts. Mēs zinām, ko mēs darīsim, lai tā būtu, mēs zinām, ko mēs darīsim, lai to izmērītu, mēs varēsim to izmērīt. Un tā, ka mēs to izmērīsim, mēs šiem datiem kaut ko iesāksim. Mēs izdarīsim secinājumus, varbūt dažreiz arī nepatīkamus, bet tad mēs zināsim. Ja mēs zinām, tad mēs varam kaut kā rīkoties. Nu, lūk, par darbinieku labsajūtu mēs esam domājuši jau droši vien kopš, es ceru, ka vienmēr, bet tā vien sistemātiskāk sākot domāt par pacientu pieredzi. Tomēr bija viens mirklis, viena krīze, ko piedzīvoja visa veselības aprūpes sistēma pasaulē, kas lika ļoti skaudri apzināties to, cik patiesībā izdeguši, noguruši, nenovērtēti, apbižoti dažreiz jūtas veselības aprūpes darbinieki. Un tā bija Covid krīze, protams. Tomēr, muļķīgi teikt, bet tam bija kaut kāds tāds labs arī iznākums, jo mēs beidzot atzinām to, ka darbiniekiem arī ir vajadzīgs atbalsts. Un 2021. gadā, es domāju, daudzas slimnīcas izmantoja iespēju saņemt projektu finansējumu un sniegt darbiniekiem psihoemocionālu atbalstu. Tas nozīmē, ka apzinoties to, cik izdeguši, noguruši, neatbalstīti un nesaklausīti jūtas darbinieki, slimnīcās sāk darboties klīniskie psihologi, darboties gan individuāli, pārunājot kaut kādas individuālas ar darbu saistītas problēmas, gan darbojoties grupās. Bērnu slimnīcā tās varēja būt grupas gan situācijās, kur briest kādi iekšēji konflikti, gan situācijās, kur ir grūta sadarbība ar pacientu, gan situācijās, kur pacients ir zaudēts. Pacients zaudē ne tikai ģimeni, pacients zaudē arī darbinieku, un arī darbiniekiem ir vajadzīgs atbalsts. Tātad dažādu veidu grupu atbalsta grupas, supervīziju grupas, un te jūs varat redzēt tādu progresiju dažu mēnešu garumā, kā no 2 psihologiem un 17 klientiem, tas pārauga uz 7 psihologiem vairāk nekā 200 klientiem, kas parādīja to, ka šī ir īsta vajadzība, ka darbiniekiem ir vajadzīgs atbalsts, un mēs to nedrīkstam ignorēt. Un sākumā pretestībā bija arī no pašiem darbiniekiem, jo mēs esam tik stipri un mēs varam visu tikt galā, un kas notiks, ja es pēkšņi kaut ko sākšu tur atzīt un teikt, kā es jūtos, vai es vispār varēšu pēc tam pastrādāt. Bet es domāju, ka šis grafiks labi parāda to, ka, jā, ka šī vajadzība ir liela un ir nozīmīga un ir jāņem vērā.
Protams, kā jau visi projekti, arī šis beidzās, tāpēc esmu ļoti priecīga, ka Bērnu slimnīca rada iespēju turpināt turpināt uzturēt savā komandā vienu klīnisko psihologu, kura uzdevums ir atbalsta darbiniekiem. Joprojām tās var būt individuālas konsultācijas, tās var būt mentora loma citreiz pildīt, vai arī atbalsts kaut kādos grūtos brīžos, konfliktos vai sērās. Bet mums ir ikdienā slimnīcā pieejama Zane, klīniskais psihologs, pie kura individuāli var pierakstīties. Viņi strādā ļoti neatkarīgi, viņi ir slimnīcas darbinieks, bet viņi nekādā veidā, protams, slimnīcā par šo neatskaitās detalizēt par darbiniekiem. Darbinieki var justies droši, viņi ir anonīmi un viņi var izmantot šo pakalpojumu, tas tiek izmantots. Protams, ne visiem varbūt ir vajadzīgas konsultācijas, tāpēc ir svarīgi, ka ir pieejama arī informācija, ko darīt. Sākot no mājās došanās rituāla plakāta, kas mums ir darbinieku telpās, kā man apzināties to, kas man notika darbā, atstāt šo šeit un iet uz mājām, jo mēs nevaram nesāt visu līdzi, mēs saiksim prātā. Nu, tā droši vien drīkst teikt. Bet tālāk arī daudz praktiski padomu materiāli, kā komunicēt ar pacientu piederīgo, kā runāt ar sarežģītām tēmām, kā runāt ar agresīviem pacientiem, kā runāt ar dusmīgiem pacientiem, kā runāt ar ļoti, ļoti trauksmainām ģimenēm. Mēs nedrīkstam prasīt no mūsu darbiniekiem zināšanas par visu, tāpēc mums šīs zināšanas ir jādod. Un mēs viņus cenšamies dot dažādos veidos, ar individuālu atbalstu, ar materiāliem, ar dažādiem video, kur var redzēt labos un sliktos piemērus, un ar dažādiem rīkiem, kā tad runāt, kā sarunāties, ko teikt, ko neteikt, līdz tādām ļoti tehniskām detaļām, un arī to sarunāšanos var iemācīties. Un darbinieks savukārt jūtas daudz drošāks, viņš nejūtas pamests, reku lūdzu, mums vajag labu pacientu pieredzi, nodrošiniet to. Nē, tāds nestrādā. Nu, lūk, bet vēl ir svarīgi darbiniekus uzklausīt. Tāpēc ikdienā Bērnu slimnīcā ir 3 veidi, kā var pastāstīt, kā darbiniekam iet, vai kā viņš var paust kaut kādas savas idejas. Tās ir ikdienas atsauksmes un ierosinājumi, kur var pateikt, paldies, Līga, tu esi brīnišķīga kolēģi, esmu priecīga, ka tu esi. Līga šo ziņu saņems. Var pateikt arī kaut ko gluži pretēju, un arī tad negluži tas cilvēks to saņems, bet tiks ņemts vērā, ka kaut kādas attiecības kaut kur varbūt ļodzās un ir vajadzīgs kāds atbalsts no malas. Reizi gadā mēs visiem darbiniekiem jautājam, kā viņi jūtas, un ļoti cenšamies šos datus ņemt vērā, plānojot gan ļoti mazas, gan lielas lietas, un mēs zinām, ka ir lietas, kuras mēs nevaram izmainīt, bet ir lietas, kuras mēs varam, un arī mazās lietas skaitās, kā jau Vita teica, pajautājot, kas jums rūp, nevienmēr atbildi ir tā, ko mēs esam iedomājušies, ka mēs sagaidīsim, nevienmēr atbildi prasa finansiāls ieguldījums. Un trešā lieta, kas man liekas brīnišķīga, ir ierosinājumi. Katrs slimnīcas darbinieks var ierosināt, kaut ko mainīt, kaut ko uzlabot, kaut ko izdarīt citādāk. Nāk ierosinājumi, es katru dienu novēroju tādu un tādu situāciju, man šķiet, ka vajadzētu darīt citādāk. Katru nedēļu satiekās ierosinājumu grupu, un katru šo ierosinājumu izlasa un kaut ko dara lietas labā. Un, ja nav iespējams darīt, tad godīgi arī to pasaka, bet sniedz šo atgriezisko saiti. Šādā veidā darbinieks ir iesaistīts. Mēs runājam par pacientu, cik svarīgi pacientam būt iesaistītam, tad arī darbiniekam ir svarīgi būt iesaistītam. Un vēl viena lieta, kas man liekas parāda tādas rūpes par darbiniekiem, un varbūt sākumā tas šķist mulsinoši, mēs vienmēr runājam par to, ka mums ir jābūt cieņpilniem pret pacientiem un ģimenēm, bet cieņa pienāks visiem. Un arī ģimenēm un pacientiem ir jābūt cieņpilniem pret mūsu darbiniekiem. Tas nenozīmē, ka ģimenes nedrīkst būt dusmīgas, satraukušās vai just kaut kādas emocijas, bet tas nozīmē, ka ir kaut kādas robežas, kuras nekad nedrīkst pārkāpt pieauguši cilvēki. Un mēs sākam izvietot slimnīcā šādus plakātus, kuros mēs atgādinām, ka pret mūsu darbiniekiem ir jāizturās ar cieņu, un ka nekāda veida agresija vai vardarbība mūsu slimnīcā nav pieņemama. Un es redzēju savu kolēģu sejas, cik viņi bija priecīgi un pateicīgi, ka mēs viņiem aiz muguras šo plakātu uzlīmējām. Un arī tas ir atbalsts darbiniekam. Tam ir arī otra puse, arī darbinieki šo plakātu visu laiku redz. Un tas aicina uz cieņu visos virzienos. Ja mēs esam pielikuši pie sienas, ka šādi mēs rīkojamies vai šādi mēs nerīkojamies, tas attiec uz visiem. Tas nenozīmē, ka kāds piedzīvos kaut kādu briesmīgu sodu, bet tas ir atgādinājums grūtās, emocionālās, intensīvās situācijās par to, ka ir kaut kādas robežas, kurām tālāk mēs neejam, jo mēs visi esam pelnījuši cieņu. Pilnīgi visi. Nu, lūk, bet, kā jau Vita arī teica, ir jāsvin svētki,
Un par darbinieku labsajūtu var rūpēties arī šādi, sūtot labos komentārus pilnīgi katram, pat ko tas ir uzrakstīts. Mēs tiešām izlasam visus tos 1000 komentārus, kas nāk no mūsu pacientiem, un mēs viņus visus nododam tālāk saviem darbiniekiem. Mēs organizējam koncertus, ballītes, sakam paldies, sveicam darbiniekus par to, ka viņi ir profesionāli, sveicam par to, ka viņi ir empātiski, sveicam par to, ka viņi gluži vienkārši šeit strādā. Mēs sportojam kopā, mēs braucam velobraucienos, un katru gadu mēs braucam tik kilometrus, cik gadi ir slimnīcai, tā kā es neapskaužu kolēģus, kas strādā slimnīcā pēc 100 gadiem. Bet sports vieno, un sports arī uzlabo mūsu garstāvokli. Tas tieši tik vienkārši. Un vēl tur ir tāds krēsls. Un tādi mums slimnīcā ir 2, varbūt tas ir smieklīgi, bet jūs nespējat iedomāties, cik 10 līdz 20 minūšu masāža mājiņas vidū var būt palīdzoša. Šeit pieraksts ir pilns visu laiku, visas nodaļas, visi darbinieki, sākot no pavāda palīga, beidzot ar klīnikas vadītāju, ik pa laikam tajā krēslā iesēžas, viņš saņem pilnu ķermeņa masāžu. Un viņš iziet, un es domāju, ka viņa enerģijas līmenis ir augstāks un spēja izturēt spriedzi daudz arī augstāk. Tā kā rūpējieties par saviem darbiniekiem, ticiet saviem darbiniekiem, samīļojiet viņus būtiskā un pārnestā veidā, un visi būs apmierināti. Gan pacients, gan darbinieks, gan sabiedrība kopumā, gan mēs paši kā organizācija pārstāvi. Paldies!